Dieva vārds saka, ka Dievs runā. Viņš runā nemitīgi. Viņš runā vairāk kārt. Bet zini, vienu dienu šī balss apklusīs. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka tavs sirds apstāsies. Un redz, ja tavā dzīvē ir grēks, es gribu tevi brīdināt. Rītdien tev nepieder. Dievs runā uz tevi šodien. Dievs runā uz tevi vakar. Dievs varbūt runā uz tevi rīt. Es nezinu, vai tu rītdien piedzīvos. Bet ja tu piedzīvos, viņš runās. Bet es nezinu, cik ilgi viņš runās. Tāpēc es tev gribu brīdināt. Un es gribu tevi aicināt. Nekavējies. Nekavējies savu dzīvi atdot viņam. Jo tu nezini, kā tava sirds apstāsies. Tu nezini, kad tu stāvēsi Dieva troņa priekšā. Jo reiz, tad tu stāvēsi ar kaunu. Tu stāvēsi ar bailēm. Tu bēgsi no šī vaiga. Jo tu viņu nepazīsi. Bet zini, ir labā vēsts. Tu viņu vari iepazīt. Tu viņu vari ieraudzīt. Tu vari satvert viņa žēlastību. Jo redzi, šodien ir labvēlīgais laiks. Šodien ir pestīšanas diena. Kad tu vari ļaut Dievam tavu atkarību, tavu saistību, tavu nastu paņem projām. Jo Jēzus neiet garām nevienam. Viņš nešķiro nevienu. Viņš nesaka tev, šodien nē, nāc rīt. Nē, viņš zina, ka rītdien var tev nepiederēt. Tāpēc viņš aicina tevi šodien. Šodien. Neatliec. Nekavējies. Nepagriez muguru. Tu domā, ka tavs grēks ir mīļš un salds? Tu domā, ka tavs grēks ir mīļš un salds? Vienu dienu tas būs rūgts. Ļoti rūgts. Bet man ir labā vēsts. Jēzus glāb. Vai tu dzirdi? Jēzus glāb. Tu vari izdarīt izvēli. Turpināt savu ceļu. Tā ar kā tu gāji. Ignorē Dieva balsi. Bet tu vari atvērt savu sirdi. Un ļaut viņam izmainīt tevi. Par 180 grādiem. Dievs mīl tevi. Dievs negrib pazudināt tevi. Dievs nav sagatavojis elli cilvēkiem. Grēka alga ir nāve. Bet Dieva balva Jēzu Kristu ir mūžīgā dzīvība. Tu vari izvēlēties šodien. Bet tas ir brīdināts. Svētais gars runā tavā sirdī. Lūdzu, lūdzu, neapslāpē šo balsi. Dievs tevi ne tikai atbrīvos. Viņš tevi pacels. Viņš tevi atjaunos. Tu ieraudzīsi dzīvi tā, kā redz Dievs. Un tavā dzīvē būs patiesa jēga un nozīme. Jo tu zināsi, tu redzēsi, uz kurieni tu ej. Tev būs mūžīgās dzīvības apsolījums.
būs mūžīgās dzīvības cerība. You will have a hope of eternal life. Tu zināsi, ka Kungs You will know that the Lord, vienu dienu one day, tevi paņems no šīs zemes. He will pick you up from this earth. Tu burtiski pacelsies viņam pretī. You will literally be ascending towards you. Amen! Amen. Amen! Amen! Dārgais svētais gars, Holy Spirit, es lūdzu par katru cilvēku, I pray over every person uz ko attiecās šis vārds. to whom this word is. Es lūdzu, ka tu satver viņus, I pray that you grab hold of ka tu nelaidi vaļā viņus, that you will not let them go. un ka tu paveici savu darbu līdz galam. That you will finish your work till the end. Kunga Jēzus Kristus vārdā. In the name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Kungs, es lūdzu, ka tu svētī vārdu, Lord, I pray that you bless the word. lai tas maina mūsu dzīves. Let it change our lives. Jēzus varenajā vārdā. In the name of Jesus. Un draudzes teica amen. And the whole congregation. Vairāk kā 20 gadus atpakaļ More than 20 years ago, es atdevu savu dzīvi Kristum. I gave my life to Christ. 11 gadu vecumā When I was 11, es biju mans puisīts I was a little boy ar baltu galvu. with white hair. Nē, man nebija sirmi mati, No, I didn't have gray hair. man bija blondi mati. It was blonde. Man bija 11 gadi, I was 11. aptuveni. Around. Es Dievu nepazinu. I didn't know God. Es biju dzimis, es piedzimu lielā ģimenē, I was born in a big family. 9 bērni. There were 9 children Dzīvoju dziļos laukos. who lived in the countryside. Es biju tādā vidē, kur alkoholu lietoja. I was in an environment where they used to use alcohol. Pilnīga bezcerība. There was complete hopelessness. Un es kā mazs puika And as a little boy, vēroju cilvēku sev apkārt. I was looking at people around me. Un ziniet, ko es domāju savā galvā? And you know what I was thinking? Es būšu nākamais. Es būšu nākamais. Then I am the next. Nākamais, kurš cilās glāzītes. I will be the next one to raise the glasses. Es neredzēju savai dzīvē jēgu. I didn't see any meaning to my life. Es redzēju, kā visi nodzerās. I only saw everyone getting drunk. Kādu vairs nebija. Un kādu vairs nebija. And some of them were no longer here. Es neredzēju dzīvē jēgu. I didn't see any meaning to my Bet life. ziniet, But you know, vienu dienu one day, es ar savu māti, with my mom, es gāju pa lielceļu, I was going on a highway. un mēs balsojam mašīnas. And we would stop cars. Jo diezgan garš ceļš līdz mājām bija. Because it was a long way to get home. Tā bija svētdienas diena. It was a Sunday. Un viena mašīna apstājās. And one car stopped. Tas bija busiņš, It was a van. un tur sēdēja kristieši. And there were Christians inside. Vairāk kā 20 gadu atpakaļ. More than 20 years ago. Man sēkla iekrita sirdī. Sēkla iekrita sirdī. A seed fell into my heart. Tā sākās mans ceļš. And this is how my journey began. Ko es gribu ar to pateikt? What I want to say with this, Novērtēt tos cilvēkus, appreciate those people kas ir sējuši sēklu tavā sirdī. who sowed a seed in your heart. Kādi no jums būtu bijuši šodien? Some of you would have been dead. Jūs būtu kapu kalniņā, You'd be in the graveyard. nevis pie tā kunga, Not with the Lord, bet pazuduši. but lost. Ja man kāds teikt vairāk kā 20 gadus atpakaļ, ka es sludināšu Dievu vārdu, kalpošu Dievam, If 20 years ago somebody would have told me that I would serve God and preach, es teiktu, tu esi nojūdzies. I would have said you're crazy. Tas ir neiespējami. It's impossible. Es neredzēju savai dzīvē jēgu. I didn't see any meaning to my life. Es kā mazs puika sev uzdevu jautājumu. As a little boy, I asked myself, Es tikai to tagad saprotu, ka tas bija Dievs, only now I understand that it was God kurš ielika šo jautājumu manā sirdī. who put this question in my heart. Kas notiks ar mani tad, kad es nomiršu? What will happen to me once I'm dead? Bet es Dievu nepazinu. I didn't know God. Man bija bail.
Man bija bail I was afraid par šo dzīvi. for this life. Es nebiju mierā, ka mani vienkārši apraks. I was not okay that I would just be buried. Un tas ir viss. And this is it. Es domāju, ir kaut kam jābūt vairāk. I thought there must be something more. Bet, mīļie, Dievs ir labs. But my dear Lord God is good. Viņš nāca meklēt un glābt pazudušo. He came to find and to save those who are Viņš lost. turpina meklēt un glābt pazudušo. Today he wants to seek and to save those who are lost. Varbūt tu šodien slēpies. Maybe today you are hiding. Tu vari paslēpties no cilvēkiem. You can hide yourself from people. Tu vari paslēpties aiz atkarības. You can hide yourself behind an addiction. Bet tu nevari paslēpties aiz no glābēja. You can't hide yourself from the Savior. Jēzus tevi redz. Jesus sees you. Arī tajās tumšajās vietās viņš tevi redz. Even in those dark places, He sees you. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir gaisma. You know why? Because He's the light. Viņš apgaismo katru tumšu vietu tavā dzīvē. He shines His light in every dark place in your life. Un es esmu pateicīgs Dievam, And I'm thankful to God ka 20 gadus atpakaļ viņš atnāca kā gaisma manā dzīvē that 20 years ago He came as a light into my life. un apgaismoja manu tumsu. And He shined into my darkness. Viņai viņš neatnāca ciemos. He didn't come as a guest. Viņš kļuva par manu kungu. He became my Lord. Viņš kļuva par manu glābēju. He became my Savior. Un es neesmu nožēlojis nevienu dienu. And I have never once regretted it. Ziniet, ko esmu nožēlojis? You know what I have regretted? Savu spītību, savu nepaklausību, My stubbornness, my disobedience, savus kritienus. my falling. Mēs esam tikai cilvēki, We are just people. bet Dievs ir stroņa. But God is stubborn. Viņš vienmēr valda. He always reigns. Viņš visu kontrolē. He is in control. Dievam nav vajadzīga palīdzība. God doesn't need our help. Viņš nesaķer vienu dienu galvu un nesaka, ko lai dara. One day He doesn't say, oh, what should I do? Viņš ir debes un zemes radītājs. He's the creator of heaven and the earth. Tāpēc viņš atstāja savu godību. That's why He left His Nonāca pie tevis un pie manis. thing down to do it to me. Piedodiet pie tādiem mēsliem, So I'm sorry to say this, but lai tas, kas pasaulē nav nekas, everything that's in the world is nothing. būtu dārgs un izredzēts But to Him I am chosen Dieva godam for the un glory Dieva of God. slāvai. Amen.